Mani sauc Karīna Platā, un mēs šodien runāsim par tādu tēmu, it kā visiem labi zināmu un daudz gadus jau pastāvošu darba līgumu grozījumu, kā to noformēt. Ja mēs skatāmies no situācijas, kas ir jāmaina līgumos, tad pēc būtības mēs varam teikt, ka maināms ir pilnīgi viss. Jautājums ir par pašu procesu, jo nepareiza procesa piemērošanas gadījumā rezultāts, protams, būs ne tas patīkamākais, un parasti tas ir priekš darba devēja. Kā būtisko līgumu nosacījumu, ka ir pamats izbeigt darbtiesiskās attiecības, ja tiek mainīta darba vieta, tik un tā, ja ir šie konkrētajā situācijā šīs pazīmes, kad ir liels attālums, ka tas ietekmē darbinieku privāto dzīvi. Viņš ierodas mums darbā, un mums darbiniekam ir jāsamaksā. Neskatoties uz to, ka klients ir atteicis savu pakalpojumu, ko viņš ir gribējis saņemt. Likumā nav noteikts, bet no praktiskās puses, protams, ir jāvienojas arī par paziņošanas kārtību, jo to mēs, protams, nevarēsim nesūtīt pa pastu, ne darbiniekam izsniegt klātienē, jo viņš jau nebūs mums darba vietā. Mēs viņam ziņojam, parasti tas ir vai nu telefona zvans, vai tas ir SMS, vai tas ir kaut kāds WhatsAppā ziņa, tad darbiniekam nebūs nekādu iebildumu, un arī uzraudzības un kontrolas iestādēm īstenībā nekādu iebildumu nebūs. Es nezinu, ja tā ir valsts iestāde un valsts kontrola veids pārbaudi un pamana šādu sīkumu, tad tur varētu būt norāde par to, ka tā nedrīkst būt, kad vai tik tur nav izšķērdēt valsts līdzekļi, noslēdzot vienošanos darbiniekam par labu ar atpakaļejošu datumu it kā, ja, tā. Privātam sektoram varbūt tas ir, nav tik ļoti skrupulozi. Pamatojoties uz 2023. gada 15. augusta vadības lēmumu, jums tiek piedāvāts turpināt darbtiesiskās attiecības uz jauniem nosacījumiem. Tiesu praksē ir pateikts, ka šis lēmums nav darbiniekam jāpievieno pie uzteikuma. Viņu var pievienot, bet nav obligāta prasība.